Iespējams, ka no debesīm nokritušais drons Latvijā ir pārvadājis kontrabandas cigaretes ikdienā. Iedomājieties, tādu versiju pat cilvēki komentāros raksta. Vēl raksta versiju, ka tas varētu būt mūsu pašu lūznis, kas vienkārši nogāzās. Vēl tas, ka šajās dienās Ukraina veica lielu dronu uzbrukumu uzlidojumu Krievijai, un viens šis te drons nomaldījās šeit. Un, protams, ticamākā un īstākā versija, ka Krievija, te nezinu kāpēc, tad ir atlidinājusi savu dronu, kurš nogāzies ir. Lūk, visi pierādījumi ir iznīcināti, drons ir uzspridzināts, tāpēc neuzzināsim laikam nekad, kur no šīm te versijām bija. Man kaut kā vislabāk patīk, ka viņš cigaretes kontrabandu ikdienā vedāja turp šurp cikreiz dienā. Bet kāpēc vajadzēja uzspridzināt? Kāpēc nevarēja uztaisīt tur perimetru kaut vai kilometru riņķī, viņu norobežot un cilvēkiem ticami tur parādīt, pafilmēt? Fočens jau iespējams no Ukrainas var jebkurš parādīt un pateikt, ka tas bija no turienes, un tāda bedra tik mistiska un nekādas atlūzas, nekas nepalika pāri. Ļoti, ļoti jocīgi. Mani sauc Rudolfs Brēmanis, turpināsim sekot līdzi, kādi lūžņi mums te krīt no debesīm tagad jau